lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis vai uzrakstījis apustulis Jānis 10. nodaļā. Gods tev, Kungs! Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Augots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg. Un vilks tās sakāpī un izklīdina, jo algā dzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi. Un būs viens ganāmpulks un viens gans. Manas avis klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Šodien, kā mēs jau no dievkalpojuma sākuma dzirdējām, un droši vien es vai mana sieva jums pateica no rīta, ka šodien ir labā gana svētdiena, tad labā gana svētdiena, viņas nosaukums latīņu valodā ir Misericordijas Domini aeternum cantābo. Par tā Kunga žēlastību dziedāšu mūžīgi, par tā Kunga žēlastību. Kas ir tā Kunga žēlastība manā dzīvē? Un tas būtu pārdomu vērts jautājums arī šajā rītā. Kas ir tā Kunga žēlastība vispār un tieši manā dzīvē? Un tā Kunga žēlastība, tas nozīmē, tas ir kaut kas, ko es neesmu nopelnījis, kaut kas, ko viņš man dod tāpēc, ka viņš ir labs, viņš vienkārši aiz žēlastības to dod. Jo viss savādāks būtu kaut kāda veida nopelnīšana, izpelnīšanās vai kaut kas, kas mums pienākās, jo mēs taču kaut kas esam. Bet ja mums dod no žēlastības, tad tas ir tāpēc, ka tas otrs, tas devējs, ir labs, un viņš ir apžēlojies par mums. Viņš ir vai nu mūs uzklausījis, kā mums citreiz kaķītis aiz durvīm, viņš ņaud, kamēr mēs viņu ielaižam iekšā. Mēs par viņu esam apžēlojušies, vai kā citādi. Un tā arī Dievs apžēlojas, redzot mūsu neaizsargātību. Un tāpēc arī šodien labā gana svētdienā ir šis uzsvars uz tā Kunga žēlastību, jo viņš ir labais gans. Un ne tikai domājot tieši, ka Kristus ir labais gans, bet Dievs vispār ir šādā labā gana attieksmē pret savējiem, pret savu radību, pret cilvēkiem, kā savas radības, varētu teikt, galvu, kam viņš uzticējis visu pārējo savu, varētu teikt, redzamo, miesīgo radību. Un droši vien, ka mēs esam daudz dzirdējuši šo skaisto alegoriju par labo ganu. Un tā ir viena no pazīstamākajām Bībeles līdzībām, un psalms, ko mēs dziedājām no rīta, tagad sākumā dievkalpojumu, tad tas arī ir viens no tādiem populārākiem psalmiem. Varētu pat teikt, cilvēks varbūt nezina nevienu psalmu, bet to 23. jau mēs vismaz daudz maz zinām. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un tur mēs varam ielikt arī sevi, ka tas Kungs arī ir mans gans, un ja viņš mani gana, tad viss būs labi. Un cilvēkā aiz kaut kā aiz noklusējumu
ir iesēdušies šī izjūta, kad Dievs man būs labs. Un bieži vien cilvēki, kas vispār uz baznīcu neiet, neko nesaprot no ticības un Dieva, viņiem kaut kā tas priekšstats, tas Dieva labestīgais priekšstats, viņš citreiz ir ļoti netaisnīgs, proti, liekas, ka pilnīgi ne par ko te tā, viss Dievs tev dos debesu valstību tikai tāpēc vien, ka tu esi, bet tas nav tik vienkārši. Tev Dievs dod, bet tomēr tas nav tik vienkārši. Un, kad mēs ejam šo ticības ceļu, mēs sākam atskārst, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Ir tik vienkārši, ka Dievs ir labs, bet tad sākas garīgā dzīve, un tu sāc saprast to, cik tālu tev ir no Dieva. Cik tālu tev ir no Dieva. Un tad tu sāc apzināties, ka tikai tā kunga žēlastība ir tā, kas tevi glābi, uztur, un beigās arī varbūt paldies Dievam, mūs arī ievedīs debesu valstībā. Un mēs varbūt būsim, es ceru, būsim tur, kā cilvēki saka, tur aiz tās mākoņu maliņas un varēsim Dieva priekā būt. Bet tas ir arī tāpēc, ka Viņš ir apžēlojies, tāpēc, ka mūsu vecāki vai mēs esam savā dzīvē pieņēmuši lēmumu un esam kristīti, esam kļuvuši par Dieva bērniem un esam ticībā turējušies, pastāvējuši, iestājušies. Un Dievs ir iededzis mūsu šo sirsnīgo vēlēšanos, šo garīgo cīņu cīnīties, nepadoties. Tāpēc jau Atklāsmes grāmatā ir teikts, kas pastāvēs līdz galam, tas iemantos šo dzīvības kroni. Nevis tas, kas neko nedarīs, tas, kurš Dievu nelūgs, tas, kurš neticēs, tas, kurš pretosies katru dienu Dievam, tas viss būtu diezgan absurdi līdz ar to. Tāpēc tās ticības lietas ir diezgan grūtas. Un tad, kad Jēzus runā par ganīšanu, viņš runā par avīm. Un viens ir, ko viņš saka, ka cilvēki ir kā tādas avis. Un tajā pirmajā lietā liekas, cilvēki tas avis ir tādi jauki dzīvnieki, vai ne? Tādi jauki, mīļi, skaisti, jauki dzīvnieki, bet nemaz tik vienkārši tur nesot. Es kaut kādus gadus atpakaļ dzirdēju vienu no arhibīskaps prediķiem, Jāņu Vanagu. Un viņš teica tā, ka avis esot arī tādi nešpatni dzīvnieki, kuri meklē nožogojumā caurumu, un tad, kad viņi atrod to caurumu, tad pa katru cenu viņiem jātiek ir laukā. Un tad vēl arī tā, kad noklīst no bara, tad šī avs skrien, jo vairāk noklīdušas, jo ātrāk viņi skrien, un baigi grūti viņi dabūt rokā. Un tad vēl avs ir tāda, kad viņi kaut kur iekrīt, kaut kur tajā klints spraugā, kā tas ir tuvajos austrumos, tur daudz klinču, tās avis tur tiek ganītas. Tur ir dažādi tie ganīšanas metodas, bet varbūt mēs ne tik daudz šodien par to, tam nav tik liela nozīme. Bet tas, ka ja viņi kaut kur iekrīt, viņi nevis sauc pēc palīdzības, kā mums varētu šķist, bet viņi tur klusē. Un tev ir jāiet un jāmeklē, un pašam jāatrod, un viņi jāvelk laukā. Un jāceļ uz pleciem, jo tu esi laimīgs nevis tāpēc, ka tu esi avi izglābis, bet tāpēc, ka tu beidzot esi viņu atradis. Un tas gans ir priecīgs, tā kā Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā ir par to labo ganu, kurš saka visiem saviem draugiem, es avi atradu, bet tas ir tāpēc, ka viņi tur klusē, ka viņi ir aizskrējusi, ka viņi ir tur izbēgusi, un ka tu viņu beidzot esi dabūjis, un ka vilks viņu nav paspējis saplosīt, un ka tā ir tava auss, jo tam ir vērtība, un tie cilvēki nebija bagāti tajā laikā, un viņus tur tāpat kā mūs aplika ar nodokļiem, un viņiem bija ļoti grūti, un viņi priecājās par katru avi. Un tāpēc Jēzus pats saka, ka tas labais gans ir pat tāds, kurš ir gatavs tās vienas avas dēļ iet un meklēt un atrast, un tad viņš ir priecīgs par to. Tur gan tajā līdzībā ir tas zināmais absurds, viņš atstāja 99, lai meklētu vienu. Protams, ka vērtīgāks ir 99, bet viņš tā mīl to vienu, ka viņš iet un meklē un atrod. Un viņam ir šis atradēja prieks par šo pazudušo avi. Tas atradēja prieks, kā mums, kad mēs atrodam savu kādu mantu, kas ir pazudusi, mēs tā ar lielu prieku esam priecājamies, kad šī manta ir atrasta un tāds smagums mums nokrīt no mūsu sirds. Nu, lūk, jā. Tālāk Jēzus mums atklāja šo ganīšanas veidu.
Un šajā Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā šis ganīšanas veids ir tāds, ka šis gans iet pa priekšu un viņa avis viņam seko. Un patiesībā jau avis sekos tikai tam ganam, ko viņas pazīst. Nevis tā, ka tas ir kaut kāds gans, kaut kāds tur svešinieks un pēkšņi viņām tur būtu baigi jāseko. Viņas nemaz tā neseko. Un tā arī ir cilvēki, kuri nemaz tā neseko tam, kur viņi nepazīst, vai neseko tam, kas viņas ar varu, ar varas metodēm, varētu teikt, ar dzīšanas metodēm. Un tāpēc bieži vien liekas, ka vieglāk ir dzīt, bet daudz grūtāk ir iet pa priekšu. Un arī, teiksim, šī cilvēku dvēseļu ganīšana ir pamatā tiešām tāda, kur ganam ir jābūt kopā un jāiet pa priekšu. Un tāpēc jau arī dažādās grāmatās, kur ir aprakstīti gani, tur ir aprakstīts tas, ka šie gani dzīvo ar savām avīm. Viņi pazīst katru no tām avīm. Un tas ir tāds, varētu teikt, klātesošais ganīšanas veids, celties un dzīvot un būt kopā ar tiem, kas tiek ganīti. Un Jēzus šeit arī šajā līdzībā, šajā alegorijā, viņš pretnos tātad derēto ganu ar labo ganu. Derētais gans, viņš nav dziļi ieinteresēts pašās avīs. Un Ecehiela grāmatā, ko Induls lasīja no vecās derības, tur bija tās Dieva skumjas par to, kad viņa tauta, viņa avis netiek ganītas, kad tas viss ir palicis novārtā. Un šīs Dieva skumjas, es domāju, viņas ir transcendentas, viņas ir visu laiku, viņas ir vēl joprojām par to, ka diemžēl tas netiek darīts tā, kā viņš to gribētu. Un arī, es domāju, arī mūsdienās arī daudz, kas ir lieli trūkumi un ganīšanā un tajā, kā tiek draudzes ganītas vai baznīca ganīta. Un kaut kādā mērā visu laiku var ieraudzīt šos lielos trūkumus, kad to visu varētu darīt daudz labāk, daudz izjustāk, daudz mīlestības pilnāk, daudz izprotamāk, un mēs esam, varētu teikt, bieži vien tikai derēti gani. Un jāsaka, tas īstais gans ir pats Kungs Kristus, kurš tiešām pazīst katru. Un ik pa laikam mēs varbūt piedzīvojam to, ka mēs citu nemaz tā nepazīstam. Lai tu varētu ganīt savas avis, tev ir jāpazīst viņas, tev ir jābūt kopā. Bet ik pa laikam, pat arī pazīstot tuvu un mīļu cilvēku, bieži vien pat savas klases biedrus, savas draugus, liekas, viņi ik pa laikam izstrādā kaut ko tādu, ka tu liekas, nekad tu neesi varējis gaidīt no tā cilvēka kaut ko tādu. Bet tas svarīgākais, man tā liekas, ganīšanā ir tas, ka ir vajadzīga mīlestība, ir vajadzīga klātesamība, ir vajadzīgs tas, kad pacietībā tu otru cilvēku mīli un pieņem. Un ja mums ir kaut kāda atbildība par mūsu tuviniekiem, ja mēs esam ģimenes tēvi un mātes, ja mēs esam kaut kādā uzņēmumā vadītāji, vai mums pieder uzņēmums, vai mēs esam skolotāji, vai mēs esam direktori, vai kā, tad mēs zinām, ka bieži vien tik ļoti jāpaciešās ir ar cilvēkiem, tik ļoti jāpieņem viņi tādi, kādi viņi ir, un jācenšas pacietībā ar viņiem būt, un katru reizi jānožēlo, ka sasāks vārds, ko esam pateikuši, un jācenšas šajā mīlestībā cilvēks pieņemt un ar viņiem būt. Un tas ir, man liekas, vislielākais izaicinājums, jo daudz vieglāk ir būt dusmīgiem, daudz vieglāk ir vadīt ar, tā varētu teikt, ar izpildvaras vai ar policijiskām metodēm. Tas ir daudz vieglāk nekā pacietībā pieņemt un vadīt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī, ka baznīcā mēs lūdzam par to, lai Dievs dod labus ganus. Un mums ļoti trūkst labu ganu, un es domāju, nākotnē vēl arī tā, ka mums ir mūsu luterāņu baznīcā, zinot personāla sastāvu, man jāsaka, mums pagaidām ir labi, ka mums ir daudz labu un pietiekami mācītāji, bet paies kaut kādi gadi 10, mums ļoti trūks mācītāju. Jāsaka, mums vajag lūgt par to, lai arī mūsu baznīcā Dievs vienkārši aicina mācītājus.
jo diemžēl tā ir viena no profesijām, kura nav diezko plaukstoša profesija. Līdzīgi kā nemaz tik daudz negrib kļūt par skolotājiem, nemaz tik daudz negrib kļūt par mācītājiem. Bet tas ir ļoti svētīgs un tas ir ļoti labs darbs, ļoti laba kalpošana. Un, ja mums būs labi mācītāji, mums būs arī labas draudzes. Un lai Dievs svētī, kad tas arī mūsu baznīcā veidojās. Un tālāk Jēzus runā par drošības garantijām. Gribētos teikt, kuras viņš dod savējiem. Jēzus Kristus pats pazīst savu tēvu, mūsu Dievu. Un šeit tieši šī pazīšana, ko viņš runā, nozīmē patiesās būtības pazīšanu. Jēzum pazīstot Dievu tēvu ir daļa pie Dieva būtības. Kā dēlam pie tēva, mūsu vieta pie Kristus ir droša, jo Kristus ir tas, kurš realizē tēva gribu šeit virs zemes, mūsu vidū. Un Kristus ir klātesošs pie mums caur svētā gara klātbūtni. Un drošības garantija mums ir tajā, ka Dievs ir pats spēcīgākais no visiem, kā Jēzus šeit saka Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas noslēgumā, un ka viņš saka, ka Dievs un pats stiprākais no visiem, un ka neviens nevar izraut neko no tēva rokas. Un viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens. Un lai arī kā mūsu dzīvē ietu, ja mēs esam ar Dievu, neviens nevar izraut mūs no Dieva rokas. Nevis mēs turamies pie Dieva, bet Dievs mūs tur pie sevis. Un mēs varam paļauties uz Dievu un paļāvībā tā arī būt, ka Dievs ir tas, kas mūs tur. Nevis mēs turam Dievu, bet Dievs tur mūs. Un noslēgumā gribētos noslēgt ar šo priecīgo uzsvaru, cik labi, ka mums ir labais gans. Viņš zina to, ka cilvēkiem vajag patiesu ganu, un Dievs pats mums ir gans. Bez viņa mēs esam pazuduši savis, ar viņu mēs esam ganāmpulks. Viņš zina mūsu vājumu un nespēku atrast mājas. Tādēļ viņš pats iet mums pa priekšu un iet kopā ar mums. Viņš mūs vada. Viņš ir devis mums savu vārdu. Viņš ir devis mums savu garu. Viņš dod mums savus svētos sakramentus, grēku piedošanu, dvēseles spēku altāra sakramentā. Viņš zina mūsu iekšējās problēmas, tādēļ mums sūta arī ganus, lai tie gana viņa ganāmpulku. Un nevienmēr tas sanāk ideāli, tomēr viņa paša tuvums mūsu vidū ir tas, kas mūs uztur, stiprina īstenā ticībā. Un viņš zina, ka mēs bez viņa nevaram, tādēļ viņš paliek pie mums vienmēr un līdz pat pasaules galam. Un arī pēc tam, kad pasaulē būs pienācis gals, mēs būsim kopā ar viņu vienmēr. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.